Lietišķās mākslas meistars, glaznotājs, grafiķis, pedagogs, mākslas kritiķis, modernieks Jūlijs dzimis 1870. gada 27. februārī Madonas apriņķa Vecgulbenes pagastā, Muižas rentnieka ģimenē. Dzimtajās mājās vecmoderniekos jūs varat apskatīt Jūlija modernieka darbus, dzirdēt interesantu mākslinieku dzīves gājumu stāstu, kā arī izstaigāt padedzes skaistos krastus un meža taciņas, pa kurām staigājot mākslinieks guvis iedvesmu lielākajai daļai savu darbu. Jo bērnībā krāšņa dabas iespēja drosināja mazo Jūliju modernieku uz zīmēšanu. Darbam viņš izmantoja pieejamo materiālu, zīmuli, krāsas un barsto ogli. Skolas gadus Jūlijs modernieks pavadīja Vecpiebalgas draudzes skolā. Apmeklēja zīmēšanas nodarbības Rīgas vācu amatnieku biedrības skolā. Beidzis Pēterburgas Štiglica centrālās tehniskās zīmēšanas skolas dekoratīvās glezniecības nodaļu. Šo skolu modernieks beidza ar izcilību un izpelnījās stipendiju zināšanu papildināšanai Francijā, Itālijā, Vācijā un Lielbritānijā. 20. gadsimta sākumā dzīvojis Pēterburgā, strādājis lietišķās grafikas jomā, darbojies mākslinieku pulciņā Rūķis. 1902. gadā pārcēlies dzīvi Rīgā, strādājis par kompozīcijas un zīmēšanas skolotāju A. Birģeles lietišķās mākslas skolā, Rīgas daļkrāsotāju palīdzības biedrības zīmēšanas skolā, kā arī vairākās privātās mācību iestādēs. No 1904. gada līdz 14. gadam vadījis savu mākslas studiju Rīgā, kurā mācījās Romāns Suta, Niklaus Strunke un citi ievērojami latviešu mākslinieki. Modernieks bija pirmais latviešu mākslinieks, kurš ieviesa metodisku un organizētu zīmēšanas pasniegšanu. Mācību pamatā bija kompozīcijas apgūšana. Izstādēs piedalījies no 1901. gada. Viens no nozīmīgākajiem latviešu profesionālās lietišķās mākslas veidotājiem, spilgtākais latviešu ornamentu meistars 20. gadsimta sākumā. Pirmajās kompozīcijās redzama jūgenstila ietekme. 20. gados izveidojusi raksturīgu individuālo stilu, kuru pamatā ģeometrizēts un sarežģīts ornaments. Izdevs krājuma ornaments, kas ir pirmais šāda rakstura izdevums latviešu lietišķajā mākslā, kur atrodam pārsvarā auduma raksti un tapešu rotājumi. Parasti dabas motīvu vai latviešu rakstu interpretācijas. Krājumā apskatīta arī ornamentu un teksta apvienojumu variantu, burtu grafika. Ornaments tomēr tika kritizēts par atkāpēm no tautas mākslas materiāla, lai arī uzskatāms par ļoti nozīmīgu darbu latviešu lietišķās mākslas attīstībā. Izdevis arī krājumu raksti. Veidojas dzīvojamo telpu interjeru un mēbeļu projekts. Darbojies lietišķajā grafikā, preses un grāmatu grafikā, apvienojot ornamentus ar īpatnēju burtu zīmēšanu. Gleznojas ainavas eļļas un akvareļu tehnikā. 20. un 30. gados pievērsies padedzes ainavu ciklam ogles un akvareļu tehnikā. Sākot no 1904. gada publicējas rakstus par mākslu Latvijas presē, laikrakstā Dzimtenes vēstnesis, Jaunākās ziņas. Apbalvots ar Francijas mākslas un izglītības ministrijas tautas izglītības darbinieku godu titulu Officier de Académie. Mākslinieku savienības biedrs no 1944. gada. Miris 1955. gada jūlijā Rīgā. Jūlijs modernieks aizgāja mūžībā 85 gadu vecumā, nekad nenovecojis. Jūlijs modernieks propagandē savu stilu ne tikai ar zīmējumiem, viņš to dara arī ar savu personu. Mākslinieks sastopam ziemā vai vasarā aizvien Rīgā, visbiežāk Jauno Ziņu un Piena paviljonu rajonos. Galvā viņam žokēnīca pretēji Zaļkalnam, kas tikai ziemā pataupa matus galvu apsegdams. Kājās gandrīz stūrainas smagas kurpes, mugurā īsi savāda griezuma mētelis. Apakšā, ja ne samtas vargs, tad vismaz tāda vesta, gluži mazu priekšu. Bet visīpatnākais ir pēc paša zīmējuma darinātā apkaklīte. Tā sasniedz vismaz 2 apkaklīšu augstumu, un zem tās savādi atlocītiem stūriem kvēlo nelielu, bet krāsās ļoti grazna kaklasaite. Man pat šķiet, ka taisn tajā meklējams viņa nenovecošanas noslēpums. Augstā apkakla neļauj galvai ierauties krūtīs, un spilgtais pušķis zem zoda piešķir vaigam daudz svaigumu. Tā suminot modernieku 70. dzimšanas dienā rakstīja Jānis Jaunsudrabiņš. Pareizi veidota, gludi skūta seja, pieglaudīgi plānie mati, ikdienīgais uzvalks un tā klusais kautrais valkātājs nekas neliecina par spēcīgu savmaļu personību mūsu mākslas pasaulē. Atmiņās raksta Jaunāko ziņu redaktors Jānis Kārkliņš. Nekad viņš kaklā nesien tautisko prievīti, mugurā nevelk pelēkos perminderu svārkus, un tomēr ir izcilākais latviskā stila meklētājs kā rakstos tā lietišķās mākslās, mēbeļu paklāja audumu zīmējumos, mītņu rotājumos. Viņš nav etnogrāfisko senrakstu un senformu modernātājs, bet latviskā stila meklētājs ar savas latviskās mākslinieku personības dziļiejūtu. Viņš nepieņem nekā svešu, bet rada pats savu. Tāds ir savu latviskā raksta rotnieks Jūlijs modernieks.
Dizaina pasaulē. No 1904. līdz 1914. gadam Rīgā Madernieks vadīja savu zīmēšanas un gleznošanas studiju, kurā mācījušies daudzi nākamībā slaveni latviešu mākslinieki. Paralēli viņš iesaistījās interjeristu darbā. Pirmais projekts būvuzņēmēja Kristapa Berga Znota, meitas Vallijas dzīvesbiedra advokāta namīpašnieka Friča Alberta dzīvokļa iekārtojums. 1903. gadā tā zīmējums, fotogrāfijas atsevišķus interjeru priekšmets varēja aplūkot Rīgas mākslas salona Lietrišķās mākslas skatē. Līdz 1905. gadam Madernieks veidoja interjera dizainu jūgendstilā, arī paša Kristapa Berga un viņa otrā Znota, meitas Līvijas dzīves biedra ārsta Kārļa Meņģeļa, kura tēvam Cēsu būvuzņēmējam Rīgā piederēja vairāki nami un muiža dzīvokļiem. Arī advokāta Rīgas latviešu biedrības priekšnieka Rīgas domnieka Frīdriha Grosvalda dzīvokļa teātra bulvārī iekārtojums bija Madernieka veikums, ko turklāt dabūja aplūkot teju katrs no tās laika latviešu elites, jo Grosvalda kundzes salons ceturtdienās kļuva par svarīgu latviešu sabiedriskās dzīves centru. Interjeristu pienākumi prasīja daudz laika, pūļa un galvenais pacietību saskarē ar Rīgas sabiedrības krējumu, lūkojot, lai viss atbilst iecerētajam projektam. Piemēram, uz Grosvalda dzīvokli Madernieks devies 2 reizes dienā. Grosvalda un Berga kundžu starpā valdījusi sāncensība. Viņas viens otru vēlējušās pārspēt ne tikai salona spožumā, bet arī mājas iekārtojumā. Klientu gaume ar Madernieku pārliecību dažkārt nav sakritusi, tāpēc kopš 1906. gada viņš sašaurināja interjeru praksi, atsakoties tajā no jūgendstila izteiksmes. Viņa acis saistīja nacionālais romantisms, kas dizainā izpaudās ģeometriskās formās un akcentētās vertikālās līnijās, īpaši krēslu atzveltnēs. Līdzās mēbeļu zīmējumiem Madernieks aizrāvās ar grafisko dizainu. Darināja metus tekstīlijām, mēbeļaudumiem, durvju un logu aizskariem, galdautiem un metāla kalumiem, lai to stilistiski pieskaņotu mēbelēm. 1923. gadā Madernieks projektēja Siguldas rakstnieku pils iekštelpu iekārtojumu. Mēbeļu formas pārsvarā gludas ar taisnām mierīgi līdzsvarotām līnijām, balti tonāts ar rūtainu mēbeļu audumu līdzsvarojumam. 20. gadu vidū tapa interjers Latvijas ārlietu ministrijas telpām. Valfrīds Vīgans, kurš ir viens no korporācijas Patrija dibinātājiem, bija izglītības ministrijā augsta amatpersona un runā, ka liels nopelns ir tieši viņam, ka Jūlijs Madernieks tika pie tik laba pasūtījuma. Lietrišķās mākslas meistars Jūlijs Madernieks tika uzaicināts izstrādāt valsts kancelējas 8 telpu, 2 sēžu zāļu, 3 kabinetu, uzgaidāmās istabas, 2 vestibilu, griestu un sienu ornamentālu dekoratīvo rakstu metus. Jūlijs Madernieks savā darbā apvienoja tautisko stilu ar Eiropā moderno art deco, panākot oriģinālu telpu dekorējumu. Jūlijs Madernieks vēlējās pilnībā radīt valsts kancelēs telpu interjerus, izvietojot tur pēc viņa metiem darinātus tepiķus un mēbeles. Tomēr, kā žurnāla Austrums 1928. gada maija numurā rakstīja Jūlija Madernieka tuvs draugs, publicists un komponists Emīls Melngails, Madernieka domātās grīdsekas ar pieskaņotām istablietām netika pieņemtas. Mākslinieka veikumu tolaik pienācīgi nenovērtēja. Prese klusēja, bet sabiedrība nesaprata. Tolaik Madernieks sāka darboties ar mēbeļu rūpnieku Jānis Skultānu, kurš izgatavoja latviska stila krēslus pēc mākslinieka zīmējumiem. 1928. gadā starptautiskajā izstādē Parīzē Skultāna meistarība tika novērtēta ar augstāko apbalvojumu. Abi kungi kopdarbu turpināja. Skultāna produkciju reklāmu drīz raksturoja kā nacionālo stilu mēbeļu rūpniecībā. 1931. gadā tā vēstīja. Silti apsveicams ir pazīstamā rūpnieka J. Skultāna teicamais pasākums, dziļi pārdomātais un mākslinieciski pēc Madernieka zīmējumiem veidotais nacionālais stils mūsu mēbeļrūpniecībā, kas katru gadu vairāk un vairāk iekaro visplašāko aprindu un nedalītu atzinību. Sevišķi izceļas vairāk elegantu kabinetu, ēdamistabu, salonu un guļamistabu komplektu veidojumu. Nenoliedzami padarīts iespaidīgi daudz. Kā Madernieks to spēja? 2 lietas noteikti palīdzēja. Tā viena, dzīvē viņš bija šo to piedzīvojis. Otra, viņš izvēlējās kalpot tikai mākslē, nevis laulībai. Klājās smagi, vispirms par pieredzi tās banālākajā interpretācijā. Viss, kas mūs nenogalina, padara mūs stiprākus. Pirmo pasaules karu Madernieks pavadīja Maskavā. 1916. gada rudenī viņš strādāja par zīmēšanas skolotāju Larinas sieviešu ģimnāzijā. Kad sākās drūmi